skatīties. Tas, ko es vēlos jums parādīt, ir par to, kā ar Cloud pluginiem, jeb spraudņiem mums ir iespēja veikt datu analīzi. Un šodien es jums parādīšu divu veidu šīs iespējas. Viena iespēja ir izmantojot spraudni Excelī, un otra iespēja ir izmantot spraudni, data spraudni, kas ir pieejams Cloud desktopa versijā, Cowork sadaļā. Ja es pareizi atceros, tad abos divos gadījumos jums ir jābūt maksas kontam, lai jūs varētu tikt klāt vispār Coworkam, gan arī pieslēgt šo Excel pluginu. Tātad mēs paskatīsimies. Jā, es atvēršu šo failu. Sāksim ar pluginu. Excel pluginu. Tad, kā mēs vispār viņam tādu varam dabūt? Cloud for Excel. Ja mēs meklējam, tad šeit Cloud by Anthropic for Excel ir tāds marketplace, viņš ir pieejams, bet man liekas, bet es viņu pieslēdzu pēc meklējot tieši Excelī. Excelī tātad ir šī sadaļa add-ins, kur meklējot pēc atslēgu vārdu Cloud, šeit, laikam, man rādās šeit. Es pieļauju, ka viņš varētu rādīties šeit, ja viņš nav. Tad es izvēlos, un tad uzreiz man būs dos iespēju autentificēties, lai es varētu, teiksim, piesaistīt savu kontu. Un tādā veidā es tieku klāt šim pluginam. Līdzīgi tāpat jūs arī varat pieslēgt arī ChatGPT. Arī viņiem ir savs plugins. Līdz ar to jūs varat notestēt abus divus rīkus, paskatīties, cik lielā mērā, teiksim, viņi cik labi konkrētajos uzdevumos. Tas, ko es šodien gribu parādīt, ir, ko tad šis Excel plugins māk izdarīt. Piemēram, vienā no iepriekšējām meetupiem es stāstīju par to saucamo agent skill, kas ir pēc būtības tāda apraksts, kā valodu modelim, jeb kā rīkam varētu veikt kaut kādas konkrētas darbības. Kā mēs zinām, šie valodu rīki vai rīki, viņi nespēja izdarīt visu, ko mēs gribam no šī rīka sagaidīt. Un tādēļ arī tāda situācija, kad dažkārt viņi nezina, ko darīt, un varbūt halucinē, varbūt dara kaut ko nepareizi. Un ar skilliem ir iespēja vismaz kaut kādā veidā parādīt šo ceļu, kā šo darbību var veikt. Un kādā no iepriekšējiem datu skolas meetupiem es parādīju, izveidoju tādu kadastrālās vērtības aprēķināšanas prasmi, kuras ievedot jautājumus, teiksim, parametrus par kaut kādu nekustamo īpašumu, Clouds man sarēķināja kadastrālās vērtības, kadastrāla vērtība manam nekustamam īpašumam. Un testējot Cloud Excel šo pluginu, vēries vaļā. Tas, ko mēs šeit redzam, ka šeit viņš piedāvā, viņš pēc noklusējuma viņš var meklēt informāciju internetu pārlūkā, bet šeit ir pieejami konektori. Konektors nozīmē, pēc būtības tie ir MCP konektori, kuras var pievienot klāt papildu avotus, piemēram, Gmail kalendāru. Šeit, teiksim, ir Figma, ir Moody's un vēl daudz citi konektori, bet visi šie, kuri testa MCP, VZD Base Price un Text to Speech un MCP app un VZD MCP, tie ir mani veidotie šie
modeļu kontekstu protokolu konektori. Tas nozīmē, es tikpat labi varu izveidot kādu savu MCP konektoru un tad caur šo pluginu es arī varu ar viņu darboties. Un tas man ļoti noderēja tajā brīdī, kad es gribēju strādāt ar skilliem. Šeit zem skilliem es redzu, ka šeit viņš piedāvā dažādu veidu kaut kādas darbības ar Excel. Un šeit arī parādījās mans izveidotais skills, ko es izveidoju pagājušā gada beigās. Viņš saucās šis kadastro VZD. Tad kadastrālo vērtību aprēķināšanas skills. Viņš man sākotnēji nedarbojās, tāpēc, ka tur ir tīri, es pieļauju, ka tādi tehniski ierobežojumi, jo šajos skillos man atrodas parket fails. Tātad fails, kurā glabājas bāzes cenas dzīvokļiem, zemē. Tātad, kāpēc izvēlējos parketu? Tāpēc viņš ir tāds aizņem mazāk vietas uz datora. Bet kaut kādā veidā šim skillam, kas ir faktiski šim rīkam, pluginam, kas ir Excel, viņam šis parket fails nepatīk, jo to, ko viņš mēģināja kaut kādus apies variantus, lai viņš varētu izgūt ārā šos datus. Un tas, ko es beigās izdarīju, es atjaunoju šo prasmju, savu skilu aprakstu, papildināju viņu un ieliku papildu nosacījumu, ka, ja tu gribi iegūt bāzes cenas, tad tev ir iespēja izmantot šo MCP. Šis MCP pēc būtības ir manis veidots serveris, kurš pieslēdzas Hugging Face platformai. Tad šeit ir Hugging Face, kur, piemēram, es ievadot tādu vērtības zonu, kas šobrīd mums neko neizsaka, mēs iegūstam nekustamā īpašumā šo bāzes cenu, bāzes vērtību. Tas nozīmē, ka es atrisināju to problēmu, tad viņam vairs nebūs jāizmanto šis parket fails, un viņš var slēgties klāt šim MCP serverim, iegūt bāzes vērtību un tad veikt kalkulācijas, pārējās kalkulācijas, ņemot vērā to, ko es esmu aprakstījis šajā prasmju failā. Un tagad mēģināsim notestēt, cik viņš lielā mērā viņš labi strādā. Kā jūs redzat, šeit es iezīmēju šo sadaļu. Viņš uzreiz parāda, kas ir ieselektēts. Es varbūt uztaisīšu šo rezultātu, pārlikšu jaunā lapā, vispār jaunā dokumentā, tāpēc, ka viņš arī redz visu, kas ir citos šītos. Tātad saglabāsim failu. Es nezinu, ko viņš man saka. Varbūt mēs varam aizvērt ciet. Man šo nevajag. Es aizvēršu ciet, saglabāšu. Man viņš saka, ka viņi ir references kaut kādiem. Jāspiež, lai viņš nelasa šo visu. Tas iespējams, viņam ir kaut kāda reference uz to manu failu, bet man nevajadzētu būt referencei. Varbūt to referenci veido skills vai plugins. Yes, ok. Nu, paskatīsimies. Es nesaprotu. Jo šo sadaļu saveidoja man tas plugins. Nu, vērsim vaļā, paskatīsimies. Jo kāpēc es negribēju atstāt viņu to rezultātu tajā pašā dokumentā, tāpēc viņš varētu paskatīties jau gatavu rezultātu. Tāpēc jo tas, kad es strādāju ar šiem skilliem, es strādāju vienā šītā, bet man citā šītā bija kaut kāda cita informācija. Un es skatījos no tā apraksta, ko viņš šeit rakstiet. Viņš secināja, ka viņš saka, šīt viens ir kaut kas tāds, un es secināju, viņš arī paskatījās, kas ir manā citā šītā. Tāpēc, iedosim viņam uzdevumu. Tātad, es vispirms iedošu viņam uzdevumu sarēķināt bāzes vērtības
un es viņam saku, izmanto VZD base price, tas ir mans pievienotais MCP serveris, tātad, kas ir šis te, es viņu tā nosaucu. Un, lai aprēķinātu bāzes vērtību dzīvoklim, ja kaut kas trūks, tad, ja kaut kas trūks, tad jautā. Pirmajā reizē, kad es šo taisīju, es prasīju tikai bāzes vērtību dzīvoklim. Tas, ko viņš man izdarīja, viņš man sarēķināja ne tikai bāzes vērtību, bet arī visas pārējās dzīvokļu vērtības. Nu, faktiski viņš sarēķināja zemes vērtību, koplietošanas telpu vērtību un vērtību kopumā. Ja kaut kas trūks, tad jautā. Es varu pielikt šo klāt papildu kontekstu. Daži dati ir jau pieejami input lapā. Okay, paskatīsimies. Tad viena no tām funkcionalitātēm, ko mēs varam strādāt ar šo pluginu, ir tas, ka viņš var izmantot kaut kādus citus serverus, MCP šī gadījumā konektorus, lai dabūtu kaut kādu papildu datus kontekstu. Vai sarēķināt kaut kādas lietas, ja zinot to, ka mums ir jau kaut kādas input dati. Ko mēs šeit redzam? Tad mēs redzam, ka viņš paskatās, kas ir šajos datos. Viņš nolasīja datus. Šajā gadījumā range A1, D19. Tad viņš šo mazo pleķīti šeit ir redzams. Tā, te viņš man prasa, vai ir apgrūtinājumi. Jā, šeit sanāk, viņš jau sāk rēķināt šo kadastrālās vērtības, jo šobrīd, ja viņš man sāk prasīt, vai ir apgrūtinājumi, es saku, ka nav apgrūtinājumi. Tātad šeit vispirms viņš izmantoja šo manas veidoto VZD MCP, kadastrālās bāzes vērtības noteikšanai. Viņš viņu izsauca, mēs redzam, viņš paņēma šo zonu usage labeli. Viņš faktiski nodefinēja balstoties uz šiem datiem, kas man šeit. Tad viņš pateica, ka tas ir 3 vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvo telpu grupa, kas ir faktiski, jā, ir 5 stāvu dzīvokļu mājai. 3 vai vairāk dzīvokļu mājas. Es pieļauju, ka viņš saprata. Un šis, laikam, ir otrs izsaukums. 3, 4 un 5 stāvu daudz dzīvokļu māju apbūvē, un tas visticamāk ir vajadzīgs priekš zemes vērtības noteikšanai. Tad viņš ir ieguvis šīs zemes bāzes vērtības. Ko viņš ir? Pieejamie dati. Te jau viņš ir parādījis, kādi ir pieejamie dati. Te viņš man pajautāja par to, vai ir kaut kāda apgrūtinājuma. Te es pateicu, ka nav. Un skills kadastrs. Un šis izskatās, jā, ka viņš jau sāk pats rēķināt kadastrālo vērtību, kas ir manās šī prasmju skill failā. Es parādīšu, kā viņš izskatās. Jā, tas, ko mēs nepiefiksējam šo usage. Tas ir diezgan būtiski. Šobrīd man ir 18% izlietoti. Bet par tiem skilliem, customized skills, kadastrālā VZD. Tad šis ir skills, kurā es esmu nodefinējis, kā tad ir jārēķina šī kadastrālā vērtība. Pirmkārt, man šeit viss ir apraksts. Un, lai precīzi šis asins varētu visu sarēķināt, es šeit esmu zem asetiem, es esmu pievienojis. Pirmkārt, man ir šis parket fails, kurā glabājas šīs bāzes cenas. Un ir šis Python fails, kurā ir nodefinētas vairākas funkcijas. Un, piemēram, viena no šīm funkcijām ir šī
ir tātad zemes kadastrālās vērtība pilsētā un tālāk ir dzīvokļu kadastrālās vērtības aprēķins pilsētā. Šis, protams, aprēķins nav pilnīgs, bet vismaz, lai jums tīri idejaski saprotat, kā tas viss šie skili darbojās, šeit viņš ir šeit pievienots. Nu, šeit tāds basic aprēķins ir pievienots. Un, jā, pēc šīs secinu, ka tas skills kadastrs, tad viņš izmanto jau šo kadastra VZDS prasmi, lai sarēķinātu. Jā, te viņš man atkal sāk gļukot. Antropiks saka, ka laikā no 1 līdz 7 vakarā viņi piedāvā dubultīgu šo, es pat neatceros, kā viņi man tur reklamēja, ka viņi piedāvā tieši šajā laikā strādāt, jo tad ir viszemākais pīķis, teiksim, šim zemāka noslode šim klodam. Bet kā izskatās, viņš jau man šeit sūdzējās, ka kaut kas viņam tomēr nevar paveikt. Jā, tā ir tā problēma, ka viņš dažkārt, kad jūs gribat kaut ko darboties, tad viņš ir kaut kāda liela noslodze šim pašam klodu izsaukumiem. Tad viņš var arī vienkārši pateikt, ka sorry, viņš neko nevar palīdzēt. Bet cerams, ka viņš šo, es nesaprotu, viņš vienkārši sāk atkal visu no jauna darīt. Viņš atkal izmanto tos pašus rīkus, tam līdzīgi. Jā, tas ir diezgan tāds annoying feature, kad tev tas viss ir. Viņš visu dara no jauna, un ja mēs ejam skatīties uz šo usage, tad pirms tam bija 18%, tagad ir 23%. Tad šis laiku, teiksim, šī brīža sesijā, viņš tad man ir kaut kāds 3 stundu intervālā, es varu viņu darbināt. Un, ja es esmu sasniedzis 100%, tad viss, tad es gaidu nākamās 3 stundas, lai es varētu darboties ar šo. Tas ir atkarīgs no plāna. Jā, tas ir atkarīgs no plāna. Protams, es šobrīd maksāju, bet es maksāju šo mazo cenu. Bet es domāju, teiksim, ja tev ir maks plāns, kas jau ir kaut kādos, es neatceros, tur bija kāds 100 vai 200 eiro, tad, protams, līdz ar to tā limita tev ir lielāka, līdz ar to tev ir būs grūtāk izsmelt šo visu. Šeit, kamēr mēs te skatījāmies, šeit viņš viss ir salicis, tad aprēķini pabeigti. Šeit viņš ir, jā, sarakstījis. Jūs varat paskatīties, cik tas viss ir pareizi. Mēs varam varbūt pat salīdzināt ar šo failu. 55, 500, 60, 038 precīzi. Teorētiski viņam vajadzētu būt sakristi, jo viņš pamatā izmanto to Python failu. Tad tur viņš vismaz nekļūdīsies. Viņam galvenais ielikt tajā Python failā īstajos parametros īstās vērtības. Labi, mēs varam paprasīt. Tas, kas man varbūt šeit nepatīk, šeit viņš ir salicis vienkārši plikas vērtības, bet tagad te viņš ir ielicis komentāru. Tas ir iepriekšējā reizē, viņš to nedarīja. Šeit viņš izskatās, ka viņš ielicis komentārus. Līdz ar to tas tāds, viņš vienmēr tāds, ja tu nepajautās, viņš neizdarīs, tu varētu tajā promptā pajautāt, un iespējams viņš varētu izdarīt. Bet mēs varam arī pateikt, lai viņš šo aprēķinu ieliek nevis kā pliku vērtību, bet lai viņš ieliek kā formulu, piemēram. Tā arī var mēģināt. Šeit var redzēt, šeit ir formula. Tad viņš vienkārši saskaita. Mēs vismaz zinām, kā veidojas šī vērtība, bet mēs nezinām, kā veidojas, piemēram, dzīvokļu vērtība. Mēs varam vienkārši pajautāt.
nevis. Uh, Es ceru, ka viņš sapratīs, ko es ar to domāju. Lai nav tā, ka, nu, piemēram, dzīvokļa vērtība ir atkarīga no vairākiem faktoriem. Tad, ja mēs aizējām uz šiem skiliem, tad šī ir dzīvokļa vērtības aprēķins. Un tas, ko es gribu, sagaidu, tad, piemēram, jā, bāzes vērtība būs šī summa, kas būs, ko viņš bija atradis no tā MCP servera, reiz A. Visticamāk, tas ir platība. Jā, platība, kas nozīmē, tad es ceru, ka viņš tur visu ieliks. Jā, šeit viņš arī parāda reiz A, reiz KLab, reiz KST. Šeit bija kaut kas vairāk, bet visticamāk viņš tur viņus izlaidis, tāpēc, ka tur ir vienkārši viss ir pa vienniekam. Šeit KS ir viens, KL ir viens, līdz ar to viņš varētu viņus noignorēt. Paskatīsimies, vai viņš ir uzdevumu teikt, jā, viņš kaut diezgan labi. Viņš pat ielika šādu. Man patīk, ko viņš ir ielicis. Un viņš to ir izdarījis pilnīgi visiem. Es, protams, prasīju dzīvokļu vērtībai, viņš salika pārcentās un viņš salika aprēķinu pilnīgi visiem. Kas ir šī gadījumā fajn, jā. Varbūt tas dažbrīd varētu arī traucēt, ja tu negribi, lai viņš kaut ko dara, bet viņš ir izdarījis. Jā. Un kas ir forši? Nākamā lieta, ko mēs arī varam pēc tam pajautāt, lai viņš var izveido vizualizāciju un lai uzrakstītu Excel failā galvenos secinājumus no šīm izmaiņām. Tā. Un to, ko viņam vajadzētu izdarīt, tad to, ko viņš ir izdarījis iepriekš. Viņš izdarījis iepriekš sekojuši, viņš izveidoja šādu tabulu un šādu vizualizāciju. Šī nav tā vizualizācija, ko es izvēlētos. Tad viņš izveidoja šo stacked bar. Pilnīgi aizkārt. Tas ir pēdējais, ko es, tas ir nepareizi. Es viņu neizvēlētos, kas nozīmē, tad, ja jūs gribat prasīt, izveidot vizualizāciju, jūs ticamāk labāk uzrakstiet uzreiz, ko jūs tieši gribat, kādu veidu, kā jūs gribat redzēt šos datus, jo citādāk viņš izveidos šādu vizualizāciju. Ir tā, ka tie dzīvokļi paši par sevi ļoti līdzīgi, un katrs tas vāra tā iedariņa arī ir, gandrīz vai viens, viņš ir salicis kopā vienu plus otru dzīvokli, kas ir pilnīgi garām. Neveido šo. Tieši tā, protams, šeit, protams, tā labā lieta, ka es varu pats, pat nevajadzētu prasīt, varētu vienkārši nomainīt change type un šādi viss. Tā ir labā funkcija feature, kas man patīk šeit, ka viņš neieliek vienkārši pliku bildi, bet te es varu pat pats pamainīt, un uzreiz ir atšķirības, ka šeit atšķirība nav, un šeit vienīgā atšķirība ir tieši dzīvokļa vērtībai. Dzīvokļa vērtība, ok. Un te viņš bija rakstījis galvenos secinājumus, respektīvi dzīvoklis bez apkuras ir par 4,000 lētāks. Paskatīsimies, ko viņš šeit projām domā. Lai viņš padomā. Ko viņš te ir darījis? Viņš atkal nolasa pašreizējos datus. Tad izveidošu vizualizācijas datu tabulu. Šis izskatās pēc TypeScript kodu, vai JavaScript kods, kur viņš to bija kaut kādu eroru. Varbūt ir kādu jautājumu? Es nezinu, cik labi man ir dzirdēt. Vai ir kādi jautājumi, vai jūs vispār mūs dzirdat? Bet dzirdat, vai ne? Dzirdam. Jā, bet labi. Tas, ko esmu pats, teicis šodien, es nezinu, vai es šodien kaut ko paveikšu. Šis man visvairāk nepatīk, tāpēc, ka high demand, bet mēs beigās
nedabūju rezultātu. Viņš man dzen šo procentu, un man veicot šīs atkārtotās darbības, viņš atkal tērē šos tokenus. Bet rezultāts būs vai nu šāds, vai nu līdzīgs. Viņš nekad nebūs vienāds, jo, tad viņš ir modeļi, nav deterministiski, līdz ar to viņš varētu izveidot pavisam citu veidu vizualizāciju. Bet tas, ko es vēl esmu testējis, viņš, protams, var palīdzēt arī sakārtot datus. Šobrīd es neatradu tādus normālus datus. Es biju domājis parādīt, lai viņš man sakārto top 500, teiksim, šīs ir žurnāls, kas kad beigās iznāk top 500 plus uzņēmumi, tad vērtīgākie. Un es biju pirms tam uzrakstījis blogu par to, kuri no šiem modeļiem, ko es testēju, cik viņi labi spēja pārvērst no attēla, teiksim, šo tekstā, cik viņi labi to ir mācējuši izdarīt. Bet tā problēma, ar ko es pirms tam biju saskāries, ir tas, ka tajā brīdī, kad viņš nolas man iedod gala rezultātā šādu informāciju, un tas, ko es redzu, tā problēma tāda, ka tā bija mana problēma, ka nozare ir nozares nosaukums var sastāvēt no komatiem. Tad tur varētu būt komats. Un tad, kad es paprasīju, ieliec man šo visu informāciju CSV failā, kas ir comma separated values, viņš, protams, visas kolonnas arī, atbildīja ar komatu. Un tad rezultātā man radās šāda situācija, kad ir konkrētiem nozarēm, kur ir šī komati, viņš arī man uztaisīja šādu nelasāmu datus. Teorētiski tagad varētu paprasīt Klodam šo visu sakārtot, bet es šobrīd, zinot to, kā viņš man bļauj par visiem šiem problēmām, ir ļoti liels aizdomas, ka viņš ar šo uzdevumu netiks galā. Bet mēs varam pamēģināt. Tātad šeit es esmu uzrakstījis promptu. Tātad esmu aprakstījis to situāciju. Es vienkārši negribu tagad to rakstīt, tāpēc esmu sagatavojis. Šis man ir cits dokuments. Enable content. Un tajā brīdī, kad es nospiežu OpenCloud, kad es atveru, tajā brīdī. Security warning. Yes. Tajā brīdī, kad jūs uz Excelī atveru šo OpenCloud, citā failā, tad man parādās šāda tāda podziņa Connected Files. Tas nozīmē, ka šobrīd šis klods arī redz šo savienoto to citu failu, kas man ir atvērts. Bet atvērts, un ne tikai atvērts, bet arī tajā failā ir atvērts šis plugins. Jo, piemēram, man ir šobrīd 3 faili, bet šajā man nav plugins. Līdz ar to viņš viņu šeit neredz. Bet tā kā man gan šeit, gan arī šeit ir atvērti šie plugini, viņš arī šeit viņu redz. Un teorētiski es varētu uzdot uzdevumus, paņemt no tā otrā failā, dabūt informāciju un apstrādāt to šeit. Tā ir viena feature. Otra feature, ko es šodien nerādīšu, bet viņiem ir plugins arī PowerPoint plugins. Tas nozīmē, es tikpat labi varu paprasīt, lai viņš izveido man prezentāciju. Man ir atvērts PowerPoint, un es varu pateikt, paņem no šī Excel šos datus un uztais man prezentāciju. Plus, ja mums ir vēl šie skili, kurā mēs esam pateikuši, kādām mūsu, brenda krāsām un attēliem, kam tur ir jābūt, fontiem un tam līdzīgi, tad viņš arī šo arī ņems vērā. Tā kā ļoti, diezgan iespaidīgi izklausās. Bet pamēģināsim paskatīties, vai viņš spēs apstrādāt šo promptu. Plus, paskatīsimies, man 31% jau ir izlietots.
Redzēsim. Um, jā, nu, protams. Es iepriekš biju strādājis arī ar sonetu. Tas, ko paši antropiki rekomendē, viņi rekomendē izmantot šo gudrāko modeli, kas ir opus. Un es arī pats esmu sapratis, ka jā, opus ir tas, kurš nu, spēja labāk šos uzdevumus veikt. Jo iepriekš man kādos citos uzdevumos, ko es viņam liku sakārtot datus, es izmantoju sonetu. Un sonets bija nedaudz mazāk gudrs. Man vajadzēja vairākām iterācijām atkārtoti prasīt, veikt kaut kādus. Jā, šeit. Nu, visticamāk, es nezinu, tie iespējams, ka tie ir diezgan liels pieprasījums ar jā, tas noslodzes uz to opusu rezultātā, tāpēc viņš jā, man ir mazāk pieejams. Cik šeit man ir? 31. Šeit te es arī varēju to usage redzēt. Kaut kur es varēju refreshot, bet 37 jau. Ok. Un te man ir 3.1. Jā, te man vajag refresh pogu. Es zinu, telefonā man ir refresh, bet šeit es refresh un neredzu. Vai kur ir? 4 minūtes atpakaļ, tagad man 3,7. Nu, tā man tas aug. Kas arī tā ir vēl viena lieta, ko es jums jāņem vērā, ko es pēc būtības biju vairāk pamanījis priekš datu analīzē, ko viņš veica. Jo datu analīzē man arī te man bija viens komentārs. Šo es jums faktiski ielikšu jau šobrīd vēlreiz linku uz Google Drive mapi, kurā ir pieejams šis fails. Bet tas galvenais tāds secinājums bija tāds, ka jā, viņš datu analīzē bija Rīgas. To, ko tad es jums rādīšu, tur jā, viņš uzreiz iztērēja 10% punktus no šīs sesijas limita. Un tad, kad man vajadzēja veikt, tad tā bija datu izpēte. Un tad, kad man vajadzēja veikt datu analīzi, viņš iztērēja vēl 14% punktus. Tad 24% punktus kopumā viņš iztērēja, kas nozīmē, tagad, ja viņš vēl pieskaitām 45, ne, 24% punktus, tad mēs beigās nebūsim sasnieguši 100, bet jau būsim tuvu tam. Kas nozīmē, tad, kad jūs strādājat ar spraudņiem, ar vispār klodu kā tādu, jums jau ir diezgan jāpadomā, kas ir tas pareizākais, labākais prompts, kā mēs ar faktiski mazāk iterācijām varētu panākt, teiksim, to vēlamo rezultātu. Tā kā man ir pieejas dažādiem citiem rīkiem, piemēram, ChatGPT, Gemini un tas, laikam, arī manus, tad līdz ar to es vismaz varu variēt. Es varu aiziet uz ChatGPT, pajautāt, vai uzģenerē, piemēram, man labāko promptu un aprakstu situāciju. Viņš man uzģenerē promptu, pēc tam šo promptu lieku, teiksim, cloud, un tad vismaz man ir ietaupījis kaut kādas dažas veidu iterācijas. Nu, paskatīsimies. Tātad viņš es nezinu. Tad šeit nav vērtības, šeit nav vērtības. Šeit. Ok, tas ir vēl viens bļuks manu datu uzkrāšanā. Šeit laikam ir ok. Jo tās, kad es skanēju rezultātus, es skanēju, vai kur man ir nākamā lapa, un šī nākamajā lapā viņš atkal noskanēja. Viņš ielika šos kolonu nosaukumus, tāpēc man šeit figurē šis changes in turnover. Bet vai viņi ir pareizi? Nu,
Šobrīd to ir grūti novērtēt. Man būtu viens, teiksim, man ir viens jau fails, kurā man viss ir pārbaudīts. Es teorētiski varētu tad līdz ar to paņemt šo references failu un pārbaudīt, vai šeit viss tie cipari ir pareizi. Bet šobrīd vienkārši to nedarīšu. Tad tas ir tas veids, kā es pēc tam turpmāk veiktu šo darbību. Bet izskatās, ka viņš ar uzdevumu, vismaz Sonets, ir izpildījis pareizi. Un tur, kur es prasīju, tur, kur ir tas zivju komats, vēžveidīgo, tad es biju arī prasījis šī promptā, tad tajā brīdī, kad viņš viņu sadalīja pa kolonām, tad zivju man bija vienā kolonā, un šis teksts man bija otrā kolonā. Jā. Un es viņam prasīju, man lūdzu apvieno, bet tajā brīdī, ja tu apvieno, ieliec šo komatu atpakaļ. Kāpēc man tas bija svarīgi? Man tas bija svarīgi pēc tam pārbaudīt, kā ir patiesībā, cik viņš ir pareizi šis OCR nostrādājis, LLM modelis. Un, ja man šeit komats nebūs, es pateikšu, ka viņš ir nokļūdījies. Gan patiesībā kļūda šim modelim nebija, tāpēc ka viņš vienkārši, es pats nebiju ielicis šo komatu. Jā, šeit izskatās ok, forši. Tagad esmu ļoti patīkami pārsteigts, ka viņš ir mācījis šo datu sakārtot, un man tas prasīja, es to darīju manuāli, un man tas prasīja diezgan ilgu laiku. Un es esmu pateicīgs, ka šobrīd ir tāds Claude plugins, vai arī to mēs arī varam pamēģināt arī ChatGPT pluginam, to varētu pajautāt, un to viņš ir izdarījis dažu, es teikšu, minūšu laikā. Turpat, es nezinu, cik minūtes pagāja. Jautājumu. Drīz jau tuvojas beigas. Jā. Es tagad pēdējās minūtēs parādīšu to otru pluginu, bet es vēl pastāstīšu par to ChatGPT pluginu. Tā man vislabāk patīk Float plugins, jo šeit, kā redzams, es varu pievienot gan MCP konektorus, gan arī skillus. ChatGPT gadījumā es varu pievienot tikai failus un nomainīt modeli. Te es vēl neredzu, kas pa modeli ir apakšā. Un tas ir arī viss. Te ir. Te nekā nav. Un te nekā nav. Respektīvi, tikai faili. Šeit ir daudz labāka funkcionalitāte. Tad viņš arī var meklēt webā, pievienot arī failus un skilli un connections. Tālāk, tas ir saistībā ar pluginu Excelī. Ļoti man patīk viņš. Otrs, ko es gribētu jums parādīt, ir šis Cowork. Un Coworkam ir šī funkcionalitāte, ne tikai šie skill un konektori, bet arī plugini. Tad, kas pēc būtības ir plugins? Plugins ir skillu un konektoru apkopojums. Tas ir arī viss. Piemēram, šobrīd viņi piedāvā tādu data skillu, un te mēs redzam, ka šajā data skillā ir 3, 6, 9, 13 dažādi skilli. Tātad plugins apkopo datu vizualizācijas prasmi, datu izpētes šos prasmi, datu validācijas un tam līdzīgi. To, ko jūs varat darīt, un to, ko es biju izdarījis, es vienkārši Claudam biju pajautājis, lai viņš uztaisa man analīzi par to, uztaisa kopsavilkumu par datu pluginu, ko viņš dara, kas tas tāds ir. Viņš ir arī jums pieejams Google Drive. Es linku arī sapulces beigās ielikšu vēlreiz. Bet, respektīvi, tad viņš uztaisīja tādu pārskatu, kurā mēs redzam, ka Exploration dara šādu darbību, Visualizations dara šādu darbību, un beigās viņš man pat uzraksta, piemēru, to secību, kādā veidā es varētu darboties ar šo pluginu. Un, ja mēs skatāmies, kā mēs viņam varam pievienot, ja mums ir vienkārši Coworks, tad šeit mēs vienkārši izvēlamies Add plugin. Mēs varam pievienot pašu savu pluginu.
Es viņu vēl neesmu mēģinājis taisīt, bet teorētiski mēs varam paši uztaisīt šo skilu un konektoru kopumu. Mēs varam pievienot no šī marketplace, kas nozīmē, ka kāds cits ir uztaisījis šos pluginus. Browse plugins, man liekas, tas bija tas, ko pat Anthropics un viņu sadarbības partneri ir izveidojuši. Tad pēc tam mēs redzam, ka ir Anthropics ir izveidojis, to ir kaut kāds Trade AI. Piemēram, nu, te var arī redzēt, ir designs, human resources, engineering, dažādi veidi šie plugini. Nezinu, piemēram, es gribu marketing pluginu, un es vienkārši spiežu install. Viņš man šeit jau ir. Okay. Te es varētu arī apskatīties, ko tas nozīmē. Eju iekšā. Te ir visādi jautājumi, ko es varētu uzdot ar sales gadījumā, kādi skili, kādi konektori. Bet tad, kad es esmu instalējis, viņš man ir marketing plugins, jo man ir. Šeit es arī varu detalizēt, iziet cauri katram šim skilam, katram konektoram. Konektorus, nu, tad, respektīvi, tie ir predefinēti konektori dažādiem lietotnēm. Marketing gadījumā, datu gadījumā, es pat nezinu. Datubāzes, Snowflake, Databricks, nu, pieeja kaut kādām datubāzēm. Es nezinu, kas ir Hex, amplitūda. Bet tas, ko mēs līdz ar to varam darīt, tajā brīdī, kad mēs šim pluginu esam pievienojuši, mēs varam jau vispirms, tad mums ir jābūt kaut kādam folderim, kurā mums glabā šis fails. Šī gadījumā man zem downloadiem un bookiem atrodas jābūt kaut kur CSV failam. Šis ir CSV fails. Un es viņam iedošu uzdevumu vispirms eksplorēt datus, nu, izpētīt datus. Tātad Data Explorer. Ja drīkst, tas kalns sanāk, viņš piekonektējas tavu datoru? Šis, tātad tajā brīdī šis coworks, jā, to dara. Un šī brīdī, pirms es faktiski rakstu izpēti šo failu, tas nozīmē, ka viņam, ja es viņu neesmu pievienojis, viņš, protams, nezinās, kas tas ir par failu. Un coworkam ir tāda funkcionalitāte, ka es varu pietečot konkrētu folderi. Viņš nezinās, viņš nevarēs aiziet tur augstāk, kur citiem folderiem, bet viņš strādās tikai uz šo. Jā, jo tur es saskāros ar to, ka es biju šajā large language modelis folderī. Viņš nemācēja uziet augstāk, darboties manī šajā books folderī. Un tad man ir līdz ar to divi pievienoti tādi. Es negribu haiku. Es gribu opus, bet viņš arī varētu man bļaut. Respektīvi, tad tur ir tāds explore data, skills. Un šeit es vienkārši ievadu izpēt to komandu, kas viņam ir jāizdara. Un let's go, kas pēc būtības ko viņš darīs? Viņš paskatīsies šo skilu, kā tad pareizi veikt šo datu izpēti pēc tā nodefinētā prasmēm, kas ir tajā failā. Līdz ar to mēs arī šo failu paši varam modificēt, pateikt, kā labāk veikt šo datu izpēti. Un tad, kad es pateicu izpēti šo CSV failu, un šī failā ir papildu informācija par šīm kolonnām, kas izskaidro šo failu, tad viņš, protams, viņu nolasīs. Tad viņš nolas šos abus divus failus, nolasa CSV failu. Backgroundā viņš, kas visticamāk, kas notiek, viņš šo informāciju sūta uz saviem serveriem. Ir savs atsevišķs šis, visticamāk, ir šis dokeris, kurā tad viņš, sava, tāda virtuālā vide, kurā tad viņš, paņem šos failus, pietečo, izmanto Python failu, lai viņš varētu, analizēt šos datus un sagatavot šo gala rezultātu. Te viņš ir sastrādījis plānu, ko viņš darīs. Tad plāns bija tāds, ka viņš nolasīs datus, tad viņš uzģenerēs table level profile, un par katru kolonu viņš izveidos kaut kādus deskriptīvo statistiku. Es jums parādīšu to gala rezultātu, kāds man sanāca veikt
līdzīgu uzdevumu iepriekš. Tā. Un viņš būs arī jums pieejams arī tajā Google Drive. Tā, šis ir Data Exploration files. Tas ir šis, ko viņš izpētīja šos datus. Tad šis ir Data Exploration files, kurā tad mēs redzam, ko viņš ir sadarījis. Te viņš ir kaut ko pierakstījis, te viss izskatās ir angliski, bet mēs tikpat labi varam beigās arī prasīt, lai viņš šo pašu HTML failu pārtulko latviešu valodā. Un tas ir pēc būtības, tā nav nekāda tur analīze, teiksim, kaut kāda aptaujas analīze, bet tur viņš vienkārši uztaisīja kaut kādu aprakstošo statistiku par, nezinu, procentuāliem skaitiem, cik kas ir kaut ko ir aizpildījis, kādos dažādos griezumos. Līdzīgu uzdevumu es iedevu arī Manus rīkam. Tātad Manus ir cits rīks. Tas ir nesen viņu iegādājās Meta. Un arī viņam ir desktop versija pieejama, un es arī šeit viņam ieliku, teiksim, uzdevumu, tieši tādu pašu uzdevumu izpētīt šos datus. Lai būtu, es iedevu tieši to pašu skilu, te viņam bija jābūt, arī viņam ir pieejama konkrētai direktorijai, folderī, un veicu tādu pašu, iedevu tādu pašu skilu, un tas ir tas, ko viņš ir uztaisījis. Man liekas, ka šis izskatās daudz smukāks, bet, jā, depends, kā mēs sakam. Kā es saku, teiksim, rezultātu mēs varam pielāgot, teiksim, mūsu vajadzībām, modificējot šos skills files. Šitajā HTML tur ir kaut kāda tie headeri. Ja, tas ir vienkārši links uz tur. Tas ir viena lapa, viņš vienkārši aizies uz konkrētu sadaļu. Jā, tur nav apakšā nekāda citas sadaļas. Tādu mēs arī varam paprasīt. Ko viņš šeit dara? Viņš šeit darbojas. Jā, viņš neizskatās diezgan ātrs. Un nākamajā solī, ko es esmu pajautāju, tad es pajautāju, vai viņš izpēta šos datus. Pēc tam es vienkārši prasīju, lai viņš veic šo datu analīzi. Tātad šo viņš pats bija pielicis klāt šo tekstu. Bet te es biju rakstījis latviski, jūs varat arī rakstīt angļu valodā. Tad sagatavo analīzi no šī CSV failu datiem. Izmanto readme tekstu failu, lai saprastu kolonu nozīmi, jo tajā failā man bija paskaidrots, kas ir šīs kolonas. Un tur failā beigās vēl bija apraksts par uzdevumiem, ko vajadzētu analizēt. Bet šis Data Explorer bija sagatavojis man tādu CSS Survey Data Profile, kur es arī viņam pateicu. Un arī skaties šo failu, kurā ir apkopoti dati, un tajā ir norādes, jeb šo ieteicamās turpmākās analīzes, kam pievērst uzmanību šajā analīzē. Tas bija mans prompts, un es parādīšu to datu analīzi, kur man viņi ir. Viņai vajadzēja būt. Viņi man šeit nav. Viena lieta, kur varētu būt, tas ir downloads. Bet viņi man nav. Mēs paskatīsimies vēsturi. Viņiem ir jābūt zem bukiem. Jā, aptaujas analīze. Tas ir šis. Un tas bija šis gala rezultāts, ko viņš man bija devis. Tātad tā jau ir, teiksim, tāda jau analīzes fāze. Es varbūt neizgāju visiem šiem stoļiem, ko viņš man bija ieteicis. Eksplorēt, analizēt, create visualization vai validate. Šīs validācija un vizualizācija neprasīju. Bet beigās viņš uzteica šādu atkal HTML failu. Jau viņš ir tīri vizuāli pievilcīgāks nekā šis izpētes. Šeit, protams, manā failā bija angļu valoda, līdz ar to te ir tāds mikslis starp angļu valodu un latviešu valodu. Tad tas ir uzreiz jāņems vērā, arī rakstot promptus. Un teorētiski es neesmu izgājis cauri visiem šiem procentiem, cik viņi ir pareizi, bet
izskatās, teiksim, tas rezultāts man patīk tas rezultāts. Plus, kas vēl šeit bija, šeit ir arī, protams, tie galvenais satraucošie atradumi. Man patīk, kur šeit viņš ir aprakstījis šos lietas, kam vajadzētu varbūt pievērst uzmanību. Tas, kas man patika, ko Manus ir izdarījis, Manus bija, es neatradīšu to vietu, bet Manus bija atradis to situāciju, kad liela daļa respondentu bija no CESU pašvaldības iestādēm. Kā rezultātā viņš saka, ka tas varētu būt kaut kas tāds pārāk, varbūt labi vērtējumi, varbūt tiktu sniegti šajās aptuvējā. Tas bija tāds man wow moments, jo viņš pats izdomāja, ka tas varētu būt tāds trikī lieta. Ok, es domāju, mums ir laiks šobrīd ir beidzies manai demonstrācijai, vispār sanāksmē kā tādai. Bet tad, kā redzams, šeit viņš beidzot ir sagatavojis manu Explorer sadaļu. Mēs varam paskatīties. Šeit viņš viņu uztaisīs pavisam jau citādāku. Es nezinu, kāpēc viņš man, es pat nezinu, kas tas bija par formātu. Kāpēc viņš man iztaisīja RStudio, to es nezinu. Tur paskatīsimies, kas tur notiek. Šitam vajadzētu viņam būt un failam jābūt šeit tajā mapē. Tas ir. Pēc laika ir ok. Tas ir šis īstais fails. Jā. Tas nozīmē, ka viņš uztaisīja Markdown failā. Tad iepriekš viņš taisīja HTML failu, šobrīd viņš uztaisīja Markdown failu. Tas nozīmē, ka mums katru reizi, ja mēs gribam vienu konkrētu formātu, tad mums tas būtu promptā jānodefinē. Kā redzams, šeit viņš atkal uztaisīs visticamāk līdzīgu rezultātu. Procentuāli, es domāju, viņi būtu līdzīgi, bet tas, protams, tas izkārtojums, tas datu formāts, viņš katru reizi mainīsies. Un, lai viņš mazāk mainītos, mums būtu jābūt diezgan precīziem tajā uzvednē, ko mēs tur rakstām. Okay. Tas ir viss, ko es jums gribēju parādīt, ko es šajā stundas laikā varēju parādīt. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs varat uzdot, un es pa to laiku mēģināšu ielikt Zoom chatā vēlreiz to linku. Es zinu, ka Maija nebija, es ticamāk, dabūjusi, bet te būs links. Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Nē, skaidrs jau, ka pašam tur jāpaspēlējas, bet ļoti bija interesanti. Paldies. Jā, tajā Google Drive būs faktiski visi tie paši faili, ko šodien rādīju. Un tad, kā tur būs video pieejams, ierakstīt, jūs varēsiet arī faktiski iet cauri paralēli, skatīties to video, pat skatīties tos failus. Un es šodien pievienošu arī to pašu Markdown failu, kas ir tas pēdējais, tas datu analīzes izpētes fails. Nika, varbūt tev ir kādi jautājumi? Es tā domāju, cik droši ir viņu vienot klāt tiem failiem, vai tie faili paliek pēc tam viņa atmiņā. Un tīri no tā, ko Klods pēc tam patur prātā un varbūt izmanto savā datubāzē un kaut kā caur kādu prompt engineeringu, kāds cits var piekļūt to failu. Es domāju, teorētiski viss ir iespējams. Arī tāds scenārijs, kā tikko raksturoja. Protams, tam vajadzētu būt drošam, ka tas ir kaut kāds atsevišķs konteiners, kurā tiek paņemti tikai tie dati, kas ir vajadzīgi. Un tajos soļos tur varēja paskatīties, kas ir tie dati, kas tiek paņemti. Līdz ar to tajā folderī, ko es esmu nodefinējis, es glabāju tikai to, ko es gribu, lai viņš redz. Nelieku neko papildus klāt. Tā kā
Jā, tā kā es, protams, strādāju ar šiem atvērtiem datiem, līdz ar to man nav nekādu bažu. Es neesmu strādājis ar tādiem konfidenciāliem datiem. Nu, privāti personu dati vispār, man liekas, nedrīkst viņus ar AI rīkiem apstrādāt. Man liekas, nezinu. Bet es viņus neizmantoju līdz ar to. Tad vēl ir jautājums, tu teici, ka tev nebija laika paskatīties, vai viņš tur nav kaut ko safunkcionējis. Jā. Vai ir tāds drošs, varbūt arī mākslīgajā intelektā bāzēts risinājums, kur tu viņam uzdod, kur ir oriģināls, kur ir tas, kas tev ir jāpārbauda, un tev viņam ir jāuztaisa kā 1-1 match, kas arī varētu to verifikāciju pātrināt. Es noteikti tur varētu tādu verifikāciju iedot, un tas atkal būtu jādod kaut kādam šim valodu modelim, kurš to verifikāciju veids. Tas, ko es nebiju notestējis, šo validate skill, kas ir šī pašā pluginā. Un mēs varam paskatīties, ko šis validate skills dara. Tad vēl pārbauda analīze pirms šērošanas, metodoloģija, precizitāte un neobjektivitātes pārbaudas. Nu jā, jautājums šo varētu paskatīties, ko viņš varbūt skatās pēc teksta, bet es teiktu tā, ka tas, ko vēl varētu paprasīt, teiksim, šim pluginam vai šim asistentam, lai viņš visus šos Python failus, ko viņš sagatavo backgroundā, lai viņš viņus sagatavo, lai viņš arī tos saglabā tajā folderī. Un tad varētu prasīt, varbūt citam valodu modelim iziet cauri, vai, teiksim, vai viņš saskata kādas tur funkcionalitātes, kādas tur aprēķina problēmas tajā Python failā. Jo, ja tur ir iesaistīts Pythons, tad tur ir diezgan liels, teiksim, šī situācija, ka tur vajadzētu būt ar datiem viss kārtībā, teiksim, šiem aprēķiniem, bet tur tā problēma varētu būt tāda, ka viņš nepareizi varbūt kaut ko ir interpretējis tajos datos, un viņš varbūt ne to ir sagrupējis un tam līdzīgi. Bet to tikai caur šiem kodiem var redzēt, un tad līdz ar to var prasīt, lai viņš arī šos failus sagatavo. Un es vismaz agrāk zinu, kad Manus to ir darījis, ka viņš man ir iedevis gala rezultātā ne tikai rezultātu, bet arī visus pārējos failus. Redzam, šeit ir šis rezultāts, un šeit ir visus failus, ko viņš ir sagatavojis. Kas man patīk. Un līdz ar to es šos visus Python failus varu izmantot. Claude to nedara pēc noklusējuma, un es neesmu testējis, vai viņš to darītu arī tad, ja es viņam būtu to prasījis darīt. Jo teorētiski, ja viņš pārvieto šos datus no viņu serveriem atpakaļ šejieni, to analīzi, jautājums, vai viņš to dara tikai koda veidā, vienkārši sūtot, teiksim, to tekstu tur, vai viņš arī dara kaut ko advanced līmenī, un tas būtu jāpārbauda. Paldies. Ok, tad es domāju, ja jautājumu nav, Man bija paldies. jautājums, vai esi mēģinājis kaut ko ar finanšu datiem, ar akcijām, kaut kādas tāda veida analīzes? Tas, ko arī Claude arī paši reklamē, kad viņi māca darboties ar šiem finanšu datiem, ir redzēt daži video, kuri tieši skatās šos, cik viņš labi māca teiksim, šos finanšu datus apstrādāt. Un tad ir tādas dažādas situācijas, kā nu kuru reizi viņam sanāk. Viņam sanāk uztaisīt ļoti labu, teiksim, šo finanšu datu apkopojumu un prognozēt uz priekšu, teiksim, kāda, teiksim, šī, tur bilance un peļņas zaudējuma aprēķins varētu, teiksim, attīstīties uz nākamajiem 2-3 gadiem. Bet tur atkal bija dažādas situācijas, kad, ja tur viņš neieliek šos aprēķinus, formulas, tad tu beigās arī tur nezini, uz kā pamata viņš tos pieņēmumus ir veicis. Tāpēc tur jābūt, jūs varat izmēģināt, jūs varat specifiski tajā promptā arī rakstīt precīzi, kā tur lietas formulas, tā lai es varu redzēt. Un, ja tur kaut kas nav kārtībā, tad, protams, ar nākamajiem promptiem jūs faktiski varat uzlabot šo rezultātu. Bet tas, ko esmu redzējis, finanšu prognozi, viņš to var veikt.
Nu, visu, ko jūs paši darat Excelī, to viņš arī var veikt arī pats, tikai jums ir jāsako līdzi. Okay. Jā, ja ir kaut kādi, protams, jautājumi, jūs varat arī likt Facebookā šī eventā kaut kādas diskusijas sadaļā, jūs varat uzlikt papildu jautājumus. Un, ja jums ir kaut kādi, protams, ierosinājumi, ko mēs varam nākamreiz izpētīt, kādu lietu saistībā ar datiem, droši dodiet ziņu. Bet paldies visiem, kuri pievienojās, un līdz nākamajai reizei.